Tātad lielākais vispār fails, kur man ir atvērušās acis, lai vai kā, arī baznīcu sistēma šobrīd, tātad, viss ir atkarīgs no tā, kas ir ielikts atbildīgais par to. Ja tas ir priesteris, katoļiem, luterāņiem, mācītājs, tātad no viņa apziņas līmeņa ir atkarīgs tas, kā vedīs tos cilvēkus, kas uzticīgi tur iet. Protams, no pašiem ir arī lielāka atkarība, kur viņi iet, ja viņi nav pakļauti, ka viņus var vadīt. Tātad, ja viņi paši ir savas sirds sakonektējuši ar Dievu. Un te ir tas, kad es palieku uzticīgi tam visam, kur mani veda, un sirdī es zinu visu, kas man ir jādara. Man nācās aiziet, teiksim, no šīs sistēmas uz laiku, jo tagad tev uzliek virsū nepareizās asociācijas un nespēj saprast to, kad klātesošs var būt tas, par ko tu tur runā un stāsti, it kā lasot no grāmatām vai no kaut kur no pagātnes. Tātad dzīvais, esošais tagad tiek, teiksim, tāds nopliecināts, nomaskēts, norakts, es pat teiktu norakts. Un tad nākas atkāpties un iet tomēr šo te savu ceļu, jo agri vai vēlu arī šī te sistēma sapratīs, ka cita ceļa jau nav patiesībā kā sirds ceļš, tieši ko tieši cilvēki rādīja.